Man ir bijusi unikāla iespēja dzīvot pie jūras un sākt burāt jau no 8 gadu vecuma. Un šo gadu laikā es esmu izpratis un uzzinājis, cik skaista patiešām ir Latvijas daba. Tepat Angurē, kur ir jūra un meži. Kā arī man ir bijusi iespēja doties ne tikai uz ārzemēm, bet arī visapkārt Latvijai un burāt ar citiem jauniešiem, kas deva jaunas perspektīvas, kā var dzīvot dzīvi un ko vajadzētu man kā cilvēkam darīt. Jūra noteikti ir ļoti liela pievienotā vērtība, kura mums sniedz dažādas iespējas. Tā tomēr ir vieta, kur ik viens var aiziet un sevi nomierināt, pārdomāt visu, kas tevī notiek, ko tu domā un tā. Kopumā es teiktu, ka es pie jūras nezinu kāpēc, bet rudenī un ziemā atrodos vairāk nekā vasarā un pavasarī. Gribas pie jūras tieši saņemt to tādu svaigumu. Un ziemā vienkārši ļoti skaisti izskatās un ir vēl tur atrasties. Čau! O, čau! Tu arī dodies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām 8. jūnijā? Pilnīgi noteikti. Tas būs pirmās vēlēšanas manā dzīvē. Es tur noteikti būšu. Vai tu iesvēlēt? Un, manuprāt, šis ir ļoti pašsaprotams jautājums. Come on. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam kaut kādā veidā panākt to, kas mums ir svarīgi, tas, ko mēs gribam redzēt nākotnē. Ja mēs atļaujam vēlēt tikai cilvēkiem, kas jau ir bijuši 10, 20, 30 gadus tajās vēlēšanās, tad jau nekas arī nemainīsies. Un, liekas, viena no tām svarīgajām lietām, kas mūs vieno, ir tas, ka mēs gribam redzēt izmaiņas. Čau! Čau! Tu zini, ka 8. jūnijā ir vēlēšanas? Protams, ka es zinu, ka 8. jūnijā ir vēlēšanas. Vai tu dosies vēlēt? Protams, ka es iešu, bet vai tu iesi vēlēt? Es iešu. Ejam! Ejam! Čau! Čau! Tu zini, ka 8. jūnijā ir vēlēšanas? Protams, ka es zinu, ka 8. jūnijā ir vēlēšanas. Tu iesi vēlēt? Protams, ka es iešu, bet vai tu iesi vēlēt? Es iešu. Labi.